Aleksandrs Goru. Jā, bet es starp citu arī viņš spēlē Krievijas Superlīgā 7. labākā komandā, vai labāk, faktiski pat nezinām. Tagad vārti, bet ir jāgūst vārti. Lūk, bīstama situācija un... Pirmo metienu atsit Masāļskis un blakus tur ir tikai Baltkrievi. Un kas pa prieku viņu rindās 4-2, jāspēlē cik nepilns 11 minūtes un Latvijai jāgūst 3 vārtus, nezaudējot nevienas, lai brauktu uz Turīnas olimpiskām spēlēm. Atkal šis nevajadzīgais. Jūri apmals te vārtu priekšā viens mūsu aizsargs Reķis. Un tālāk ne Semjonovs, ne Krastīņš nevar palīdzēt Masāļskis. Nu, tribīnas arī pieklusuši, te jāgaidīja tiešām brīnums. Metiens pa vārtiem, labs metiens. Jā, bet vēlreiz. Armāns Bērziņš ir 6. spēlētājs. Nu, jāmet iekšā. Vēl viens. Jā! Bērziņš. Leonīds Berisnevs jāuzteic par to, ka noņēma vārtsargu un Malacis riskēja, bet kas cīpalē 4 minūtes un 49 sekundes. Rezultāts kļūst 3-4. Jā, Bērziņš un vārti. Latvijai cerība 3-4, bet vienalga 2 vārti vēl jāgūst. Tagad reklāma. Nebija viņam ērti un tagad Koļcovs. Ozoliņš. Nu, piespēle. Lieliski, Pataļevs. Nu, tagad jāgūst īšā vārti. Opa! Jā! Sprokts Jānis. Sprokts 4-4. Lūk, 4-4. Jāspēlē vēl ir 3 minūtes un 2 sekundes. 4-4. 16:58 spēlēts. Sprokts burtiski izcīna. Bet, nu, Paņķeļējos arī bija labās jau situācijā. Meta Šabanovs labi izgāja, bet tagad jau šoks Baltkrieviem. Baltkrieviem pārtraukums. Zakairovs saķer seju. Līdzutēji atdzīvojas. Cik ir laika? Ļoti maz. 3 minūtes un 2 sekundes. Skatāmies atkārtojumu. Saulēcīgi piespēle pirmkārt bija viena no retajām reizēm. Paņķeļējos. Virsū tas nekas un te... Un Sprokts atkal cīņā pret pretinieku. Jā. Bez gūtiem vārtiem pirmā maiņa šodien. Un Reķis Krastīņš. Skaidrs, ka Masāļskis tagad nevar vēl izšķiet ņemt nost. Semjonovs iemetienā izcīna ripu Niževijas atpakaļ aizsargam. Reķis Krastīņam, Krastīņš pretinieku zonā, ieraida ripu. Tur pēc sasteidz Niževijas. Šabanovs vārtsargs pietur ripu, atstāja to Stasam. Stas uz priekšu un šeit piespiežot mūsu spēlētājus Krastīņu pie apmals. Ripa tiek atstāja pretinieku laukuma Latvijā. Latvija iet uz priekšu, slidos priekšu Semjonovs. Piespiež ripu un Krastīņš cīnās. Ripa ir pagaidām cīņā pie apmals. Mūsējiem. Tā Bijevs. Atspēlēs Krastīņam. Grūtu pretinieks bija priekšā. Tīs pamēģins. Jā! Semjonovs! Pirmā maiņa beidzot gūst klāt. Baltkrievi šokā! Baltkrievis izlaiž šokā. Tas ir kaut kas neredzēts. Nu tagad jācīnās līdz beigām. Baltkrievi var tagad viņiem jāriskē. 10 minūtes 29 sekundes. Vēl 16 minūtē sākoties bija 2-4. Bērziņš 15-11, kad spēlēts 3-4. Sprokts, cik tad bija spēlēts un pusotru minūtu pagaida. Tagad Semjonovs. Vārds gūmus Semjonovs. Metiens ripa vārtos. Tev teicu, Šabanovs nav glābējs, bet es gribu uzteikt Leonīdu Berisnevu, kad viņš noņēma vārtsargu, vēl jāspēlē bija 6 minūtes. Rezultāts 5-4. 5-4. Nu, Sprokts ir lielākais cīnītājs, viens no lielākajiem mūsu komandā. Visi, protams, cīnītāji. Lieliski šodien. Kaut kas tāds nav redzēts. Tagad ir jāspēlē tikpat aktīvi. 15 sekundes, Maris. Jā, 15 sekundes. Neļaut, un tagad ir jābūt ripa mūsējiem. Krastīņam ārā no zonas, ārā izdodas. Jā, ripa ir ārā no zonas. 2 sekundes viena. Jā!
būs vai neiespējamais. Tātad 15. februāris nākamajā gadā jau pirmā spēle ASV Latvija 22:00 tiešraidē Latvijas televīzijas no Turīnas olimpiskajām spēlēm. Latvija vienā grupā ar ASV, attiecīgi, kas vēl spēlē šajā grupā, Zviedrija, Slovākija, Krievija un Latvija, un tad vai nu Kazahstāna, vai nu, kas tur vēl, Francija var iekļūt, tas par to mums maz bēda. Tas, nu, tiešām ir brīnums. Šī diena, šis mačs, un tev, kas redzēja visu mūžu, varēs atcerēties toreiz tajā datumā, kā Latvija uzvarēja. Ja būtu vienkārši uzvara, tā piemiršos, bet šādas uzvaras neaizmirsīsies nekad. No Baltkrievijas, es domāju, vēl pēc spēles būs dažām labām noraidījums. Viņi te brūk jau tiesnešiem virsū, to mēs neredzējām šobrīd. Latvija brauc uz Turīnu, šī jaunā hokejas paudze jau pusjauna komanda tomēr. Un pirmā spēle ar uzreiz ar Ameriku 15. februāris. Un cits smečs pavisam komandai delegācija ar hokeja izlasa ar komandu olimpiskajā turnīrā otro reizi.